Šajā video tiks izskaidrots, kā uzņēmumi sagatavot jaunos darbiniekus, izmantojot jauno speciālistu nodarbinātības programmas iespējas. Programma ir paredzēta gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem, un piedalīties var jebkuras jomas uzņēmums. Programma ir ieviesta, lai sagatavotu sev vajadzīgos darbiniekus dažādās profesijās. Mērķa grupa ir jauni cilvēki vecumā no 18 līdz 29 gadiem bez pietiekamas pieredzes, kuri šobrīd mācās vai arī jau ir beiguši mācības. Programma dod iespēju iesaistīt uzņēmuma darbībā potenciālos darbiniekus, kā praktikantus. Kā tas notiek? Uzņēmums izsludina vakanci, uz kuru var pieteikties jebkurš interesants, kas atbilst izvirzītajām prasībām. Uz vakanci piesakās dažādi darbinieki ar pieredzi un bez pieredzes. Uzņēmums var pieņemt darbinieku ar pieredzi, maksājot tam konkurētspējīgu atalgojumu, vai pieņemt darbinieku bez pieredzes un līdz 6 mēnešiem tērēt krietni mazākus finanšu resursus. Izvēloties darbinieku bez pieredzes, uzņēmums var izmantot jauno speciālistu nodarbinātības programmas iespējas, lai sagatavotu darbam jauno darbinieku. Lai uzsāktu jaunu darbinieku sagatavošanu, uzņēmums sazinās ar nodarbinātības programmu, izmantojot kontaktformu, kura ir pieejama interneta vietnē nodarbinātība.lv. Nodarbinātības programmas iztenojošā iestāde sagatavos visus nepieciešamos dokumentus darba vidē balstīta apmācību veikšanai. Sagatavos visus līgumus, izstrādās katram apmācāmam individuālo mācību plānu, nodrošinās e-vides prakses dienas grāmatu, veiks apmācību uzraudzību. Uzņēmumam ir tikai jānodrošina prakses vieta un prakses vadītājs. Programmas ietveros jaunie speciālisti apgūs praktiskās zināšanas, veicot darbu kā jebkurš cits uzņēmuma darbinieks. Paralēli pilnas vai nepilnas slodzes darbam, jaunie darbinieki apgūs teorētiskas zināšanas tālmācībā, ko nodrošina programmu īstenojošā iestāde. Īstenojot darba vidē balstītas apmācības, apmēram 90% no laika tiek pavadīts strādājot uzņēmuma pilnu vai nepilnas slodzes darbu, un apmēram 10% no laika tiek veltīts apmācībām tālmācībās. Apmācības tālmācībā tiek īstenotās ārpus darba laika. Kādas uzņēmumam ir programmas īstenošanas izmaksas? Programma ir ieviesta, lai samazinātu uzņēmuma izmaksas laikā, kad darbinieki tiek sagatavoti darbam attiecīgajā profesijā. Parasti viena darbinieka sagatavošana, izmantojot programmas iespējas, ilgst 6 mēnešus. Katra mēneša sākumā uzņēmums saņem rēķinu par apmācības īstenošanas izdevumu sekšanu iepriekšējā mēnesī. Rēķinu summu veido 80% stipendijas izmaksai paredzētie līdzekļi un 10 līdz 25% programmas īstenošanas izdevumu. Piemēram, uzņēmums saņem rēķinu par apmācību īstenošanu sekšanu 500 eiro apmērā, no kuriem 400 eiro tiks pārskaitīti praktikantim un 100 eiro tiks izlietoti programmas īstenošanas izdevumu sekšanai. Stipendijas apmēru katrs uzņēmums nosaka pats. Tas nevar pārsniegt 2 minimālo algu apmēru. Jāņem vērā, ka stipendijas netiek apliktas ar nodokļiem, kā rezultātā praktikantiem netiek nodrošinātās sociālās garantijas. Ja izvēlētais praktikants neatbilst uzņēmuma prasībām, uzņēmums apmācību procesu var pārtraukt jebkurā brīdī. Pārtraucot sadarbību, nekādas papildus saistības uzņēmumam netiek uzliktas. Ja izvēlētais praktikants atbilst uzņēmuma prasībām, uzņēmums jebkurā brīdī var pārtraukt apmācības un noslēgt darba līgumu, vai arī darba līgumu var noslēgt apmācības beigās. Jauno speciālistu nodarbinātības programmu īsteno Profesionālās tālāk izglītības centrs Zinātnes un inovāciju parks.
Stipendijas tiek izmaksātas balstoties uz valsts ieņēmumu dienesta apstiprināto stipendiju nolikumu.